Sveika, Smurfete! Es Ziemassvētkos vēlos spēlēt solo. Gribu paklausīties. Es tagad nevaru, varbūt mazliet vēlāk. Man zem eglītes jānoliek dāvanas. Īgņa, gribi dzirdēt manu solo skaņdarbu? Man nepatīk solo. Smurfi, esiet uzmanīgi. Čama prātīgāk, druknais un nevīža. Akurātāk. Gribat dzirdēt manu solo? Ne tagad. Tev vajadzētu zināt, ka Smurfu papa par Ziemassvētku svarīgāko sastāvdaļu uzskata tieši lielo pudiņu. Viņš nepiedos, ja tevis dēļ tik zaudēts kaut piliens pudiņā. Dārgā pudiņa, gribu piezīmēt. Neviens nespēja novērtēt labu mūziku. Sliņķi, vai gribi dzirdēt manu solo? Tev gan ir skaistas dāvaniņas. Es katram Smurfam Ziemassvētkos esmu sagādājis īpašu pārsteigumu. Vai tev ir dāvanas? Esmu sacerējis Ziemassvētku solo, gribi dzirdēt? Man ir... Tas nav smieklīgi. Man jātaisa jauns pārsteigums. Nevaru viens sagaidīt, kad būs pabeigts. Tas ir lielākais pudiņš, kādu esmu pagatavojis. Es neizgāzu nevienu pilienu. Es zinu, ka Smurfu papa priecāsies par manu darbu. Es paredzu, ka... Tagad vēlies dzirdēt manu solo? Nedaudz augstāk, uzmanīgāk ar čiekuriem, Smurfete nedaudz zemāk. Tieši tā ideāli. Mani Smurfi izskatās tik priecīgi. Šie būs skaistākie Ziemassvētki mūsu ciematā. Kopš tā laika katru gadu Ziemassvētku vakarā visus pasaules bērnus apciemo Ziemassvētku vecītis. Viņam ir balta bārda, koši sarkana cepure un liels dāvanu maiss. Vai viņš atnesīs dāvanas? Vectā man patīk šis stāsts. Vai vecīts ir īsts? Nu, kad es biju pavisam mazs, Ziemassvētku vakars nebija iedomājams bez... Ziemassvētku vakars. Man nepatīk svētki, taču Ziemassvētki ir visneciešamākie no visiem. Kad iedomājos, ka mazie zilie Smurfi gatavo savas cīciņās dāvaniņas. Viņi izstaro nejauko mīlestību un prieku. Es to nepieļaušu. Azrael, neiedzīgais plušķi, es tevi pārvērtīšu tepiķī. Tas māmuļas recepte dzīves sagandēšanai. Lieliski! Tieši tas, kas man vajadzīgs, lai sabojātu Smurfu Ziemassvētkus. Viņi būs nelaimīgi. Kad viņi būs gan ilgi mocījušies, es viņus iznīcināšu. Vienu pēc otrā. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc. Dāvanas būs tev. Un man? Rīmā vēl neēd. Es tikai pārbaudu, vai ir gatavs. Nav taisnība, tu centies nozagt vienu kumosu. Tas ir ļoti savtīgi un nesmurfīgi. Gudrītī. Bez tevis ir vēl 99 smurfi. Gudrītī. Es gribu, lai visi saņemtu vienādas pudiņa porcijas. Gudrītī. Paldies. Es jau iepriekš teicu, ka svētku pudiņš nav iedomājams bez galvenās sastāvdaļas. Vai tu domā pēdējo valriekstu? Pareizi, vajadzīgs pēdējais valrieksts. Mums vajadzīgs tas brangais, gatavais un gardais valrieksts, kuru tu apēdi. Piedod, es nespēju atturēties. Būs jau labi. Palūkšu vāverēm vēl vienu. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Lai pabeigtu iesākt to, man nepieciešama pēdējā sastāvdaļa. Mīļās māmuļas ievāktais un nogatavinātais žurku vasks. Tas ielīgsmo manu sirdi. Vai es nekādu Smurfu? Es nesaprotu, kas nogāja greizi. Es darīju visu tieši tā, kā teikts māmuļas receptē. Ak, vai! Vāverīt met, es noķeršu. Es noķēru. Esmu zaudējis savu acu gaišumu. Paldies, vāverīt! Priecīgus svētkus!
Azrael, Ziemassvētki ir teju vai klāt. Es jau dzirdu, kā smurfi dzied līksma un gavilē. Man metas šķērmi. Ja vien es tiem nejaucāniem tiktu klāt. Kas tas? Jā? Kas jūs tādi? Labdien! Mūsu ragavas apgāzās. Vectēvs nevar vaļā acis. Varat palīdzēt? Vai jums ir nauda? Nē. Tad ejiet projām, esmu aizņemts. Viņš ir ļauns. Jā, ir gan. Nāc, Viljam, atradīsim palīdzību kur citur. Maniem māsas bērniem vajadzēja ierasties jau pirms vairākām stundām. Viņiem nevajadzēja braukt ar vectēvu. Tūlīt padodieties viņus meklēt. Labi. Vai mūsu vectēvs ir devies uz paradīzi? Ar viņu viss būs kārtībā. Es ceru, ka mums kāds palīdzēs. Kā tiem bērneļiem nebija kauna mani traucēt? Pie kā es paliku? Jā, 2 pilieni sikspārņu siekalu. Nē, šī recepte man nepalīdzēs. Ir jābūt veidam, kā tos smurfus iznīcināt. Kas tu tāds esi? Tam nav nekādas nozīmes. Svarīgākais ir tas, ka es varu tev palīdzēt iznīcināt smurfus. Un ko tu gribēsi pretī? Abus mežā pazudušos bērnus. Kādēļ? Es vēlos atriepties. Bērnu tēvotis ir mūžas pārvaldnieks. Viņš allažņi jaucas manās darīšanās. Viņa dēļ es vairs nevaru darīt savas ierastās nelietības. Ir pienācis laiks atriepties. Es nolaupīšu bērnus. Protams, es ar visu varētu tikt galā pats, taču man ir grūti atrasties labestības tuvumā. Tu man vari palīdzēt. Es saprotu, un kā ar smurfiem? Šajā rullī ir atzīmēts ceļš uz smurfu ciematu un rakstīts, kas jādara tālāk. Man tūlīt pat jādodas ceļā. Vispirms bērni, tad smurfi. Jā, protams. Bērni! Kur gan tie nejēgas palika? Bērni! Labdien! Mēs meklējam manus pazudušos māsas bērnus. Esat viņus redzējis? Nē, neesmu. Ir noticis negadījums. Apgāzušās vectēva ragavas. Pašam vectēvam nekas nekaita, taču bērni ir pazuduši. Nabadziņi, es būšu īpaši vērīgs. Ja viņus atradīsit, saņemsit 10 zelta monētas. Veselas 10? Cik dāsni! Galvenais jau ir bērnu drošība. Es ceru, ka viņiem nekas nekait. Turiet acis vaļā, mēs viņus atradīsim. Priecīgus Ziemassvētkus! Priecīgus Ziemassvētkus arī jums, jā! 10 zelta monētas. Varbūt mēs varam dabūt gan smurfus, gan zeltu. Bērniņi! Man ir bail. Nabaga vectēvs. Ar viņu viss būs kārtībā, viss būs labi. Klusa nakts. Svēta nakts. Klusa nakts. Smurfa, paklausies. Izklausās pēc bērna. Jā, es arī tā domāju. Mums vajadzētu... Pagaidiet mani. Vilki. Klusa nakts. Izbeidziet. Nē. Jūs šiem bērniem nedrīkstat darīt pāri. Viņi ir mūsu draugi, vai saprotat? Tas ir Ziemassvētku vecītis. Ceru, ka tā. Labi, vilciņi. Ejiet savās darīšanās. Mēs braucām kamanās. Tās apgāzās un ievainoja vectēvu. Kur viņš ir? Pie kamanām. Druknais gudrīti čamma, ejiet meklēt kamanas. Labi, smurf papa. Smurfete dodies uz ciematu pēc palīdzības. Labi, smurf papa. Bērni? Nē, aizējieties. Vai tu esi Ziemassvētku vecītis? Ziemassvētku vecītis. Es redzu kamanas. Skrienam!
Piedod. Vai redzi bērnu vectēvu? Nē, neredzu. Ir bijuši daudzi cilvēki. Iesim atpakaļ un izstāstīsim Smurfu papam. Druknais, gudrītī, kas tur rakstīts? Kas tur rakstīts? Kas tur rakstīts? Tas nav svarīgi. Mums jāzina, ko rakstītais nozīmē. Lasi taču! Gvena un Vil, vecstāvam nekas nekait, palieciet pie kamanām. Es drīz atgriezīšos ar mīlestību, tēvocis Edgars. Šīs ziņojums nav domāts mums. Neraugoties uz to, mēs esam šajā baltajā, mežonīgajā plašumā. Pagaidiet mani! Vispirms mēs bērnu sadosim svešiniekam, tad iznīcināsim Smurfu pilsētu, pēc tam aizvedīsim glābējus pie svešinieka un saņemsim atalgojumu. Tas ir ideāls plāns. Labāks vairs nevar būt. Bērni! Mēs vecstāvam izstāstīsim, ka satikām Ziemassvētku vecīti. Un viņa rūtīšus. Tas ir mūsu garšīgais pudiņš, es pat neesmu to pagaršojis. Rīma, neesi tik sautīgs. Ziemassvētkos taču jādomā par dāvanu došanu, nevis saņemšanu. Tā kā jūs šajos svētkos esat ļoti tālu no savām mājām, vēlos jums pasniegt nelielu dāvanu. Paldies, Ziemassvētku vecīt. Kas tas par vecīti? Cik skaisti. Paldies! Smurfu papa, es atradu kamanas. Pie tām bija zīmīte no jūsu tēvoča. Jūsu vectēvs ir sveiks un vesels. Viņš lūdza, lai jūs atgriežaties pie kamanām, jo viņš drīz nāks. Tie ir labi jaunumi. Es esmu tik priecīga. Drīz atkal satikšu vectēvu un tēvoci Edgaru. Vai pirms promiešanas paspēsim izsaiņot dāvanas? Protams, tam vēl ir laiks. Man nepatīk dāvanas. Īgņa, esi nedaudz jaukāks. Šo dziesmu mēs dziedam visos svētkos. Tā ir ļoti veca un patiesa. Labestība aizgaiņā ļaunumu, labestība izgaismo katru dienu. Cerības stars liek sirdī iedegties ticības liesmiņai. Labestība aizgaiņā ļaunumu. Dziediet arī jūs! Labestība aizgaiņā ļaunumu. Dziediet skaļāk! Druknais, gudrīt Smurfete, salasiet malku. Mums vajadzēs lielu signālu uguni. Gargamels! Laid mani vaļā, laid mani vaļā! Lūdzu, liec mūsu zemē, lūdzu! Ziemassvētku vecīti, palīdzi! Paklusējiet, citādi izbarošu savam kaķim. Nāc, Azraēl! Ko ļaunais Gargamels iesāks ar nabaga bērniņiem? Es nezinu, baidos, ka neko labu. Ko mēs darīsim? Mums nav daudz iespēju, mēs viņiem sekosim. Lūdzu, atbrīvojiet mūs! Kas ar mums notiks? Tas ir noslēpums. Gargamel! Bērni ir mani. Tā mēs vienojāmies. Jā, protams. Vari viņus ņemt. Ņem viņus. Es turēju doto vārdu. Es par to nešaubos. Svešinieks šķiet pazīstams. Šeit rakstīts, kā iznīcināt Smurfu ciematu. Lieliski! Bērni, ejiet līdz jaukajam kungam, viņš jums iedos jaukas Ziemassvētku dāvaniņas. Tieši tā. Nāciet līdzi! Smurfu papa, viņš ir tik ļauns! Arī man tagad jādodas. Bērni, priecīgus Ziemassvētkus! Kas notiks ar mūsu ciematu? Uztrauksimies vēlāk. Vispirms jāpalīdz bērniem. Beidzot, es jūs esmu atradis. Nāciet ārā un padodieties. Smurfi! 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 Viņu šeit nav! Agrāk vai vēlāk viņi atgriezīsies. Šī svētku nakts iesāksies bez viņiem. Ļaunie spēki, uzklausiet mani, raganas burvi un sliktie gari. Iznīciniet līksmību, visu Smurfu mantību. Man izdevās.
Viņi būs bez pārtikas un pajumtes. Viņi būs nožēlojami. Tagad jādodas pēc 10 zelta gabaliem. Smurfī priecīgus Ziemassvētkus. Viņiem jābūt tepat tūmā. Būs labāk, ja turēsimies no viņiem pa gabalu. Sveiki! Es atradu bērniņus. Viņus aizveda svešinieks. Pašlaik velk uz meža pusi. Ak, nē! Es mēģināju viņus glābt. Cīnoties ar trako vīru, gandrīz zaudēju dzīvību. Uz kuru pusi viņi aizgāja? Uz to. Viņi ir aiz tiem kokiem. Ejam meklēt. Paga. Kā paliek ar maniem 10 zelta gabaliem? Tu tos dabūsi, kad atradīsim bērnus. Cik nepatīkami. Piekrītu. Tu esi pārkāpis mūsu vienošanos. Es? Nē, tu kaut ko esi pārpratis. Es tikai Klosomo. Tu nāksi man līdzi. Es jau labprāt, taču man ir citas darīšanas. Man vajag... Vaidie! Es darīšu visu, ko liksi. Novāc tikai briesmoņus. Lūdzu. Gargamel, ej pa priekšu. Labi. Viņiem ir pievienojušies Gargamels ar Azrēlu. Nabaga Vīls! Nabaga Gvena? Iespējams, arī Gargamels ir briesmās. Gargamels? Es vairs nevaru paiet. Kurp mūs vedīsiet? Šai vietai arī nav nevainas. Es tev neesmu vajadzīgs. Labāk, tieši otrādi. Tāds nelietas kā tu man vienmēr var palīdzēt. Jā, bet tieši tādēļ. Tu mani un šos bērnus pavadīsi mūsu pēdējā ceļojumā. Jūs teicāt, ka vairs nekur neiesim. Taisnība, vairs neiesim. Un kur tu mūs vedīsi? Uz manām mājām. Esmu pārliecināts, ka jums tur patiks. Es neiešu. Pirms rituāla neviens projām neies. Nevajag, lūdzu, mums ir bail. Kuries, uguntiņi, ved mūs mājās šonaksniņ. Lūdzu, izbeidziet. Es darīšu visu, ko lūgsi. Es apsolu. Mēs esam ieradušies par vēlu. Varbūt tomēr nē. Mēs ar viņu spējām nevaram sacensties. Tomēr ir vēl kāds daudz varenāks spēks. Mīlestības spēks. Smurfi jums jādzied. Jādzied? Jā. Dziediet kā vēl nekad. Ticiet, kā vēl nekad. Labestība aizgaņā ļaunumu. Labestība izgaismo katru dienu. Skaļāk. Cerības stars liek sirdī iedegties ticības liesmiņai. Labestība aizgaņā ļaunumu. Vecītis. Es šeit. Smurfi. Pazūdiet mazie nejēgas. Jūs stājaties pretim neiedomājamam spēkam. Palīdzi mums. Dziediet skaļāk, dziediet no visas sirds. Beidziet skandēt savu dziesmiņu, es jūs brīdinu. Uguns siena pacelies. Bērni, jūs mani dzirdat? Jā. Dziediet kopā ar mums, jūs šo dziesmu zināt. Tā ir jūsu vienīgā cerība. Cerība? Labestība izgaismo katru dienu. Izbeidziet. Cerības stars liek sirdī iedegties ticības liesmiņai. Labestība aizgaņā ļaunumu. Dziediet no visa spēka. Labestība aizgaņā ļaunumu. Uguns siena pacelies. Neļauj labestībai ielausties. Uguns siena pacelies. Gargamel, dzied arī tu. Labestība. Fui. Labestība. Fui. Man nepatīk. Labestība aizgaņā ļaunumu. Cerības stars liks sirdī iedegties ticības liesmiņai. Labestība aizgaņā ļaunumu. Viņš pazuda. Viņa vairs nav. Vil, Gvenā, tas esmu es. Vectēv.
kūci! Cik labi, ka jums nekas nekait. Mani mazie mīlulīši. Mēs tik ļoti uztraucāmies. Es parūpējos, lai ar viņiem nekas nenotiktu. Kā būtu ar atlīdzību? Nedod viņam neko! Kāpēc? Viņš slikti izturējās. Tiešām. Tās ir muļķības. Es viņus gribēju iepazīstināt ar meža taciņām. Jūs taču zināt, kādi ir bērni. Nedara viņam pāri. Ziemassvētku taču ir piedošanas laiks. Pat viņam? Jā, pat viņam. Jā, ir taču piedošanas laiks, es piekrītu. Nu, man laiks doties. Azraēl, šajā pasaulē nav taisnības. Nekādas taisnības. Mūs izglāba Ziemassvētku vecītis. Ziemassvētku vecītis? Viņš un viņa rūķīši. Tu neticēsi, kas ar mums notika? Tas gan ir interesants stāsts. Priecīgu Ziemassvētkus! Priecīgus Ziemassvētkus jums visiem! Paldies! Mums nebūs nekādu svētku. Nav ne dāvanu, ne pudiņa, ne eglītes. Mums pat nav pajumtes. Tomēr mums ir pats svarīgākais. Mēs visi esam kopā. Tev taisnība. Es gribēju teikt tieši to pašu. Man tas nepatīk, taču es jūtos labi. Vai gribat dzirdēt manu solo? Jā, spēlē. Vai, cik skaisti! Smurf, papa, kas notika? Es tiešām nezinu. Viss ir iespējams. Arī brīnumi. Ļauj man uzspēlēt. Mana kārta. Smurfu, papa, vēlies uzspēlēt? Nē, man ir pārāk daudz darāmā. Mēs varētu uzspēlēt, kad viss būs padarīts. Nāciet līdzi. Labi, Smurfu papa.